Sabiedriskos mēdījus pārvalda mafija. Putins maksā Šlesaram naudu. Vai nu roku dzelžos mani vediet uz cietumu, jeb lūdzu, lai uz apsūdzētā sola nonāk tie, kas man ir apmelojuši. Daudzi žurnālisti, kas ir visādus ķēngu rakstus par mani taisījuši, kas ir taisījuši visādus tādus nomalnojušus sižetus, es viņiem saku, aiciniet man tiešraidē. Es esmu gatavs atbildēt tāpat kā šodien ar jums uz visiem jautājumiem, bet tiešraidē, lai jūs nevarētu neko izgriezt. Jo, ja jūs gribat mani nointervēt tur veselu stundu un beigās paņemt 3 teikumus, tas, kas jums ir svarīgs, samontēt viņas un uztaisīt no manis sižetu, tas ir tas, kā tas ir darbojies. Pie mums sabiedriskos mēdījus pārvalda mafija. Mafijas galvā ir tā galvenais cilvēks ir Sarmīta Elerte. Viņa kādreiz vadīja laikrakstu Diena, viņa Soros organizāciju vadīja. Un tie visi cilvēki, kas ir bijusi viņai apkārt, viņa salikusi vadošos amatos Latvijas televīzijā, Latvijas rādio un, piemēram, sanāk tā, ir vēlēšanu diena. Vēlēšanu diena. Pēdējā dienā ir aizliegta jebkāda kampaņa. Vispār ir aizliegts. Partijas nevar aģitēt, visi jau plakāti noņemti, tu neko nevar darīt. Pēdējā dienā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām vakarā reklāma ir aizliegta. Ap 9 vakarā parādās informācija. Putins esot maksājis Šlesaram 1,5 vai cik tur tos miljonus katru gadu, daudzu gadu garumā. To pasaka kaut kāds tur cilvēks no Krievijas un viss. Un pēkšņi šie neatkarīgie mēdīji, korumpētie mēdīji, tā teikt, visu nopublicē. Visi portāli, TVNets, Delfi un pārējie Latvijas televīzijas sižetu. Reklāma ir aizliegta, rīt no rīta ir vēlēšanas. Un pēkšņi parādās ziņa, ka nebalsojot par Šlesaru, viņš saņems naudu no Putina. Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, sākusi karu. Tas ir pats sliktākais, kas var būt, ja Putins maksā Šlesaram naudu. Protams, ko es varu izdarīt? Es ierakstu Facebookā, ka es nekad dzīvē neesmu no Putina saņēmis naudu, ka tie visi mela, bet mans mazais ieraksts manā Facebook lapā, kuru tajā laikā rečikisti bloķēja, nav nekas pret tiem dubļiem un nomelnojumiem, ko es esmu saņēmis. Un, protams, nākamajā dienā vēlēšanās mēs pazaudējam vismaz 5 balsis. Tas nozīmē, ka valstī būtu cita valdība, ja mums būtu +5 vietas, būtu cits prezidents, būtu citas amatpersonas ieliktas un tā tālāk. Jūs saprotiet, Tas nav nejauši. Ja jūs esat bīstams esošai varai, viņi dara jebko, lai jūs novāktu.